Būtu interesanti, ja šajā lietā būtu vairāk caurumu nekā Šveices sierā. Tagad, kad Alekam Merdokam ir jauna tiesa par viņa sievas Megijas un dēla Paula slepkavībām, aizkulisēs risinās otrs konflikts. Tagad viņam jācīnās pret sievieti, par kuru štata augstākā tiesa saka, ka viņa iespējams ietekmēja zvērinātos, kas viņu notiesāja. Un tas maina visu. Es paskaidrošu. Es esmu Aneta Līvija, un šis ir Law and Crime. Pirms es pievēršos jaunākajam pavērsienam Merdoka lietā un Aleksa jaunajai civilprasībai, es vēlos pastāstīt jums par advokātu biroju, ko sauc Morgan & Morgan. Tas ir birojs, kas jau vairāk nekā 35 gadus cīnās cilvēku labā un ir atguvis klientiem vairāk nekā 30 miljardus dolāru. Pierādījums ir viņu sasniegumos. Vairāk nekā 1000 juristu, vairāk nekā 100 birojos visā valstī. Nolīgt Morgan & Morgan nozīmē nolīgt veselu armiju, kas cīnīsies tavā vietā, komandu, kas smagi strādās, lai saviem klientiem panāktu pelnīto kompensāciju. Ne visi juridiskie biroji ir vienādi. Ja izvēlēsies nepareizo, tu vari zaudēt vēl pirms esi sācis. Ja kādreiz gūsti traumu, vari vērsties pie Morgan & Morgan, un viņa pakalpojumi ir bez maksas, ja vien tu neuzvari lietu. Lai iegūtu vairāk informācijas, vari apmeklēt forthepeople.com/crimefix, noklikšķināt uz saites zemāk vai noskanēt QR kodu, ko redz uz sava ekrāna. Aleks Merdoks saņem jaunu tiesas prāvu par savas sievas Megijas un dēla Paula slepkavībām. Dienvidkarolīnas augstākā tiesa to pateica skaidri un gaiši. Tiesas 5 tiesneši rakstīja, ka Aleksa Merdoka tiesības uz taisnīgu tiesu tika daļēji pārkāptas, tagad apkaunotās tiesas sekretāris Bekijas Hillas dēļ. Un tagad Aleks Merdoks vēlas, lai Bekija Hilla par šo grēku samaksā, turklāt pamatīgi. Viņš izklāsta iemeslus jaunā prasībā. Pie tā es nonākšu drīz, bet vispirms īsts kopsavilkums gadījumā, ja neesat sekojusi līdzi. Bekija Hilla vadīja Koletonas apgabala tiesu namu, kur 2023. gada sākumā notika Merdoka dubultslepkavības tiesas process. Viņa bija atbildīgā un pat nolasīja spriedumu. Štata augstākā tiesa konstatēja, ka Bekija Hilla izteica neatbilstošus komentārus zvērinātajiem, vai vismaz mēģināja to darīt, kad viņa teica zvērinātajiem, lai neļaujās Merdoka advokātu maldināšanai un lai rūpīgi vēro viņu, proti Merdoku, kad viņš liecināja. Augstākās tiesas 5 tiesneši rakstīja, ka Hilla rupji apšaubīja Merdoka uzticamību un viņa aizstāvību. Viņa viņas iejaukšanos zvērināto darbā nosauca par šokējošu. Tagad Merdokam tiks rīkota jauna tiesa, un ģenerāla prokurora birojas sola ātri atkārtoti tiesāt Merdoku. Acīm redzot, mēs esam vīlušies un nepiekrītam tiesas lēmumam, bet mēs cienām tiesu un cienām procesu. Un, ziniet, es ar to nodarbojos jau ilgu laiku. Tas ir nožēlojami. Bet, ziniet, jūs vienkārši saņemat sevi rokās. Ejiet un darāt darbu vēlreiz, un tieši to mēs plānojam darīt. Šobrīd mums joprojām ir iespēja pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu. Mēs varētu arī lūgt ASV augstākās tiesas izskatīšanu, un mēs to apspriedīsim iekšēji, ziniet, vēl mazliet. Bet es domāju, ka šobrīd no manas puses raugoties, mūsu mērķis ir vienkārši atkal uzņemties šo lietu un panākt to pēc iespējas drīzāk, cik saprātīgi iespējams. Un, ziniet, es noteikti domāju, ka mēs rēķinamies ar laiku rudenī vai līdz gada beigām, bet, protams, mēs sazināsimies ar nozīmēto tiesnesi. Aizstāvība izteiks savu viedokli par to. Un galā tiesnesis izlems kādu datumu noteikti. Es arī jautāju Creightonam Waltersam, galvenajam prokuroram Merdoka lietās, kā štata augstākā tiesa skatījās uz mēģinājumiem ietekmēt zvērinātos saistībā ar Bekiju Hillu. Bet viņš un viņa prokurori to nedarīja attiecībā uz Hillu, kura vēlāk tika apsūdzēta par nepatiesu liecību sniegšanu un dienesta pārkāpumiem valsts amatā. Viņa atzina savu vainu šajās apsūdzībās. Nepatiesa liecība bija saistīta ar to, ka viņa pārkāpjot tiesas rīkojumu noslapenoja noziegumu vietas attēlus. Mēs centāmies pasargāt no noplūdes, ļaujot mēdīju pārstāvjiem tos fotografēt. Tieši par to viņai tika izvirzīta apsūdzība par nepatiesu liecību sniegšanu. Un ļaujiet man būt skaidram. Mēs nekad neesam teikuši, ka Bekijas rīcība bija pieņemama vai kaut kas tam līdzīgs. Ko mēs teicām tiesai, un to pašu arī tiesnesis Stols secināja pēc intervijām un uzklausīšanas sēdes ar visiem tiem zvērinātiem, bija tas, ka šie komentāri nebija tādi, kas ietekmētu šo zvērināto lēmumu.
Un vēlreiz mūsu arguments bija tāds, ka pēc 6 nedēļu ilgas tiesas prāvas tiesnesis Ņūmens, 75 liecinieki, 550 pierādījumu materiāli, apsūdzības komanda, aizstāvības komanda, visi šie pierādījumi, daži nepiemēroti komentāri no sekretāras puses vienkārši neietekmēja gala iznākumu. Un tas bija mūsu arguments, un to arī tiesnesis Tols secināja, augstākā tiesa, un es saprotu viņu nevēlēšanos pieļaut šāda veida rīcību no tiesas amatpersonas puses. Viņi to uztvēra citādi. Tā ir viņu prerogatīva, un tāpēc mēs virzamies tālāk. Bet tiesnene Toldiča teica, ka viņai trūka uzticamības. Viņai būtībā bija uzticamības problēmas. Tātad mūsu, un tas, ko tiesnesis Tola secināja savā lēmumā, un mūsu nostāja bija tāda, ka tas attiecās uz zvērinātiem, nevis uz Bekiju. Neviens šeit nepaļāvās tikai uz Bekiju. Mēs paļāvāmies uz zvērinātajiem. 11 no viņiem teica, ka nebija nekādas iespējamās ietekmes. Un viens no viņiem, kurš vilcinājās un šaubījās, tiesnesis norādīja uz dažām problēmām šīs personas liecībā. Un uz to mēs arī paļāvāmies. Un atkal to pašu secināja tiesnesis Tols. Augstākā tiesa to saskatīja citādi. Un atkal tā ir viņa prerogatīva. Tagad par federālo pilsoņu tiesību prasību, ko Aleks Merdoks ir iesniedzis pret Bekiju Hillu. Mēs iesniedzām prasību Ričarda Aleksandra Merdoka vecākā vārdā pret Rebeku Hillu. Un šo prasību mēs iesniedzam saskaņā ar Federālo pilsoņu tiesību likumu 42 Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 1983 pantu, lai novērstu konstitucionālu tiesību atņemšanu. Šīs tiesības bija Aleks tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības, lai lietu izskatītu neietekmēta, neaptraipīta, zvērināto tiesa. Ar Dienvidkarolīnas augstākās tiesas lēmumu tas ir atzīts par štata likuma jautājumu. Ka viņi atņēma Alekam viņa konstitucionālās tiesības, atņēma viņam tiesības uz taisnīgu tiesu. Un rezultātā mums tas viss ir jādara no jauna, ko neviens nevēlās darīt. Federālā prasība apgalvo, ka Bekija Hilla ir ietekmējusi zvērinātos, un tajā teikts, ka Aleks Merdoks iztērēja $600,000, kas viņam bija no pensijas kontiem, savai aizstāvībai slepkavības tiesas procesā. Merdoks iesūdz Hillu tiesā par šo summu un iespējams pat par vēl lielāku. Mēs esam norādījuši, ka zaudējumi ietver vairāk nekā $600,000, kas tika iztērēti pirmās lietas izskatīšanai, kā arī citu zaudējumu atlīdzību. Tagad gribu skaidri pateikt. Aleks Merdoks ir parādā daudziem cilvēkiem daudz naudas. Neviens no šīs atgūtās naudas nenonāks pie viņa personīgi. Un šīs tiesas prāvas mērķis ir saukt Bekiju Hillu pie atbildības par to, ko viņa izdarīja. Viņa nav tikusi saukta pie atbildības par savu rīcību. Un otrkārt, izmeklēt tieši to, ko viņa izdarīja, ko mēs varēsim paveikt civila procesa gaitā. Mums ir tiesības izmantot tiesas pavēsts, mēs varam veikt pirmstiesas nopratināšanas. Tādējādi mēs varēsim saprast visu viņas rīcības apjomu. Viņa vēl nav tikusi pilnībā izmeklēta no valsts puses, un viņa nav saukta pie atbildības no valsts puses. Un tas ir tas, ko mēs ceram izdarīt. Tas ir tas, ko mēs plānojam darīt, un tas ir tas, ko mēs darīsim ar šo tiesas prāvu. Merdoka aizsardzības komanda vēlas izmeklēt apsūdzības par zvērināto ietekmēšanu, ko izdarījusi Bekija Hilla. Advokāti domā, vai vēl kāds bija iesaistīts mēģinājumos ietekmēt šos zvērinātos. Kad tiesas process bija beidzies, mums vairs nebija tiesība izsaukt cilvēks ar pavēsti. Mums nav pilnvaru visu to patiešām izmeklēt. Viss, ko mēs darījām pēc tiesas procesa, bija izmeklējām zvērināto pārkāpumus, un mēs vairākus mēnešus braukājām pa Čārlstonas apgabalu, cauri purviem un zemes ceļiem, lai atrastu šos zvērinātos un uzdot viņiem jautājumus. Bet tiklīdz tiek iecelts tiesnesis, un es domāju, ka mēs piekdien saņēmām rīkojumu, kurā augstākās tiesas priekšsēdētājs ir teicis, ka tiklīdz tiek izdots rīkojums nodot lietu atpakaļ pirmās instances tiesai, šobrīd lieta ir augstākajā tiesā. Viņiem tas ir jānodod atpakaļ pirmās instances tiesai, un mēs domājam, ka viņš to izdarīs tuvāko pāris nedēļu laikā. Tad tajā brīdī mums būs pavēstas izsniegšanas tiesības. Tad mums būs iespēja veikt izmeklēšanu. Tagad, jaunā tiesas procesa pieprasīšanas posmā, mums tika sniegt zināma informācija pierādījuma apmaiņas procesā. Vai viņi to ir darījuši, vai tas ir viss, ko viņi ir izdarījuši? Es domāju, mēs nezinām. Bet ja tas ir viss, ko viņi ir izdarījuši, tad tā patiešām nebija nekāda nopietna izmeklēšana. Un mēs patiešām nedomājam, ka viņi būtu veikuši kādu nopietnu izmeklēšanu.
bet mēs noteikti plānojam to darīt. Un ļaujiet man to pateikt. Šis arī bija informācijas brīvības likuma pieprasījums, kas tika iesniegts SLED, lai iegūtu papildus informāciju. Mēs to arī esam redzējuši. Vai ir jēga ļaut aģentūrai, kurai ir acīm redzams interešu konflikts, jo viņi vēlas, lai notiesājošais spriedums paliktu spēkā, izmeklēt, vai tas bija pamatots vai nē? Es domāju, tas vienkārši šķiet absurdi. Un atkal, es domāju, ka ģenerāla prokurora vaina ir tajā, ka viņš neprasīja kādu neatkarīgu izmeklēšanu. Viņš varēja piesaistīt šerifa departamentu. Vai nu Leona Vata cilvēki, vai šerifs Spatanas apgabalā? Nē, ne Spatanā, bet Grīnvilā ir ļoti attīstīts šerifa departaments, arī Čārlstonā. Izmantojiet viņus. Bet SLED ir ieinteresēts notiesājošā sprieduma apstiprināšanā. Viņi nevēlas atrast nekādu vainu. Es domāju, tāda ir cilvēka daba. Tāpēc mēs domājam, ka būs daudz lietu, kuras netika izmeklētas, un mēs vēlamies tās izpētīt. Un jautājums ir, un mēs ar Džimu un Filu par to esam runājuši, vai viņa to izdarīja viena pati? Vai viņai kāds palīdzēja to izdarīt? Un ja jūs sēdētu tiesneša kabinetā, kā mēs, kad viņi atnes informāciju par zvērināto, ko jūs sauktu par olu dāmu Mairu Krosbiju? Paklausieties, ko viņi teica. Vienreiz tas viss bija pilnībā izdomāts par kaut kādu Facebook lapu. Otrajā reizē neizskaidrojami tiesnesim atnāca anonīms e-pasts. Mums par to netika paziņots. To izmeklēja ģenerāla prokuratūra un Svets bez mūsu iesaistes. Tur nebija nekāda drošības pasākuma. Bet es domāju, un sauciet mūs par naiviem, jo mēs tādi bijām. Mēs uz to neuzstājām. Un es tagad uz to atskatos. Ar šodienas pieredzi mums to vajadzēja darīt. Iespējams, mums vajadzēja rīkoties nedaudz agresīvāk, bet toreiz mēs tāpat nebūtu varējuši tikt galā ar šo jautājumu. Bet tagad mēs to izdarīsim. Viena no jomām, ko Murdoka advokāti saka, ka vēlas izmeklēt, ir tas, kas patiesībā slēpās aiz šī mēģinājuma izslēgt zvērināto, kas pazīstama kā olu dāma, zvērinātā numur 785 Maira Krosbija. Bet mums ir daudz jautājumu, uz kuriem mēs vēlētos saņemt atbildes. Vai viņa rīkojās viena pati? Vai viņi to darīja tikai, jūs zināt, slavas dēļ, kas viņa noteikti bija? Un tad es jums teikšu, šīs par olu dāmu dēvētās zvērinātās izslēgšana ir ļoti aizdomīga. Un tas patiesībā nebija daļa no lietas. Mēs to iekļaujam savā sūdzībā. Mēs norādām uz visām pretrunām tajā, ko viņa teica. Pēc tiesneša Ņūmena teiktā, olu dāmas Krosbijas kundzes bijušais vīrs bija ievietojis kaut ko Facebook. Ko mēs tagad zinām, ka tā bija klaja, nekaunīga meli, vai arī kāds viņai sameloja. Es domāju, tam nav nekādas jēgas. Mairas Krosbijas advokāts Joe McCallovs ir lūdzis tiesnesi atcelt aizsardzības rīkojumus attiecībā uz materiāliem, kas saistīti ar zvērināto ietekmēšanas izmeklēšanu, lai SLED varētu viņam šos materiālus izsniegt. Šī ieraksta laikā Bekijas Hills advokāti vēl nav atbildējuši uz prasību. Tā tikko tika iesniegta. Un nav skaidrs, kur un kad notiks Aleka Murdoka atkārtotā tiesa. Aizstāvība saka nākamgad. Štats vēlas, lai Murdoku atkārtot tiesā vēl šogad, ja iespējams. Murdoka komanda saka, ka kopš pirmās tiesas ir saņēmusi jaunus pierādījumus. Un ir arī cita informācija, kuru viņi plāno izmantot. Mēs norādījām iepriekšējā tiesas procesā, ka viņi atrada nezināma vīrieša DNS, kas nav saistīts ne ar vienu Murdoku vai Megijas ģimeni zem viņas naga. Tas, ziniet, netika īsti izmeklēts tālāk. Mēs lūdzām, lai viņi to izmeklē pirms iepriekšējā tiesas procesa. Mums nav šīs DNS parauga, tāpēc mēs ar to neko nevaram iesākt. Iespējams, ar jaunu lietu, sākot no nulles, mēs varam vēsties tiesā ar lūgumu piespiest viņus nosūtīt to uz CODIS. CODIS ir valsts DNS datubāze. Tātad, ja izmeklēšanu vadītu mēs, un mums būtu SLED iespējas, tiesu ekspertīzes laboratorija un tiesības pieprasīt kratīšanas orderus, mēs būtu rīkojušies pavisam citādi un daudz ātrāk. Daudz iespēju tika zaudēts, un tas ir nožēlojami. Džon, mēs esam ieguvuši daudz informācijas. Cilvēki tur ārā strādā Aleka labā, bez maksas, līdzīgi kā mēs. Un viņi ir atklājuši patiešām interesantas lietas.
Un viņi ir nodevuši ievērojamu daudzumu šīs informācijas sledam. Mums būs interesanti redzēt, vai sleds ar to kaut ko jau darīs vai darīs. Dienvidkarolīnas ģenerālprokurors Alans Vilsons ir paziņojis, ka nāves sods varētu atkal būt iespējams Aleka Merdoka atkārtotā tiesāšanā, kas ir saniknojis Merdoka aizstāvības advokātus. Acīm redzot, viņš nerunā ar juristiem savā birojā. Viņš visticamāk runā ar saviem politiskiem konsultantiem, kuri uzskatīja, ka tas ir labs izteiciens viņa gubernatora kampaņai. Likums ir skaidrs. Viņš nevar pieprasīt nāves sodu, ja tas ir atriebīgas krimināla vajāšanas dēļ. Tā tas ir. Un te ir jautājums, ko viņš zina šodien, ko viņš nezināja pirms 5 gadiem? Kāpēc viņš saka, ka pieprasīs nāves sodu? Vai ir kāds jauns pierādījums? Tātad mēs esam mazliet noguruši un mums ir apnicis. Jo kopš šīs lietas sākuma mēs redzam, kā Alans Vilsons spēlē politiskas spēles, nevis pilda prokurora pienākumus. Viņam ir lieliski advokāti viņa komandā. Viņam vajadzētu viņos ieklausīties, paļauties uz viņu spriedumu. Interesanti, ka viņš nav izmeklējis mēģinājumu ietekmēt zvērinātos. No Bekijas Hillas puses mēs tūlīt runāsim par civillietu, bet likums skaidri nosaka, ka tas, kurš ietekmē vai mēģina ietekmēt zvērinātos, ir vainīgs noziegumā. Tiesneša Tolija faktu konstatējumi bija skaidri. Bekija Hilla mēģināja. Augstākā tiesa pagājušā nedēļā Bekija Hilla mēģināja. Tāpēc lūdzu, Alen, koncentrējies uz savu darbu, nevis politiku. Atbildot, Alans Vilsons izdeva šādu paziņojumu. Šī lieta tiek izskatīta tieši tā, kā tai vajadzētu būt, kā pilnīgi jauna tiesa. Visas juridiskās iespējas tiek apsvērtas, un šīs diskusijas notiek tā, kā tām vajadzētu notikt. Ar apņēmīgajiem prokuroriem un darbiniekiem ģenerālprokurora birojā, nevis kādas kampaņas ietvaros. 2022. gadā juridiskā un praktiskā situācija ap nāves sodu bija pavisam citāda. Dienvidkarolīna nebija veikusi nevienu nāves soda izpildi vairāk nekā 10 gadus. Tas ir mainījies, un tas ir viens no vairākiem faktoriem, kas tagad jāņem vērā, mums virzoties uz priekšu. Pats Harput-Liens atzina, ka Beki Hillas jautājums iepriekš tika nodots un izskatīts neatkarīgam prokuroram. Šie jautājumi jau tika izvērtēti ārpus mūsu biroja. Vilšanos rada tas, ka jāskatās, kā Diks Harput-Liens un Džims Grifins pavada savu laiku, nomelnojot sled un uzbrukot Dienvidkarolīnas tiesību sargājošajām iestādēm, nevis izturoties pret šo jautājumu ar pienācīgu nopietnību. Galu galā mūsu atbildība ir vienkārša – ievērot likumu, aizsargāt procesa integritāti un nodrošināt, ka taisnīgums tiek panākts godīgi un profesionāli. Kad notiks atkārtota tiesa, ir viens liecinieks, no kura sagaida, ka viņš atkal stāsies liecinieks solā – Marks Tinslijs. Viņš pārstāvēja Malorijas Beachas ģimeni, kura gāja bojā laivu avārijā 2019. gadā. Pols Merdoks vadīja šo laivu, un Tinslijs iesūdzēja Aleku Merdoku par šo avāriju, kad Pols un Megija tika noslapkavoti. Viņš arī pārstāvēja Merdoka finanšu noziegumu upurus. Vai jūs paredzat? Vai tas būs atļauts nākamreiz? Jo patiesībā aizstāvība saka, ka viss nesabruktu, kā apgalvoja apsūdzība. Bet kāds ir jūsu viedoklis par to? Un vai jūs domājat, ka nākamreiz jūsu liecība tiks atļauta? Es domāju, ka tā būs. Es domāju, ka tā ir pierādījuma vērtība, es domāju, ka tā ir nozīmīga, un es domāju, ka tiesa to skaidri atzina savā spriedumā. Ka viss sabruks. Vai arī Eliks saskatīja iespēju izsist šo vilcienu no sliedēm, kas tuvojās pa sliedēm. Tās patiesībā ir divas dažādas lietas, vai ne? Sunim nav obligāti jākož, lai tu no tā baidītos. Un tāpēc es domāju, tieši Eliks tajā brīdī vislabāk no visiem pasaulē saprata šo finanšu noziegumu atklāšanas nozīmi. Viņam draudēja 800 gadi cietumā. Es domāju, viņš atzina savu vainu šajos noziegumos. Un tāpēc sekas, kas radās pēc atklāšanas, bija kaut kas, ko Eliks noteikti zināja, pat ja viņam nebija pietiekams ietekmes to apturēt, kad tiklīdz šī virkne tika pavilkta un viss sāka izjukt. Tātad viņš to zināja. Un es domāju, ka droši vien bija brīdis, kad viņš uztraucās par to, ko dara Ginny Sekinger un ko dara advokātu birojas, bet viņš šos cilvēkus ir apmuļķojis gadiem ilgi un ticis cauri sveikā.
Mans pieejams ir asāks, mans pieejams ir neatlaidīgāks. Un tāpēc visas šīs lietas, sākot no Tonijas Satterfielda jautājuma, kas tas ir, ko es lasu par izlīgumu šajā rakstā, līdz gaidāmajai tiesas sēdei, līdz Džinijai Sekingerai, Krisam Vilsonam un bankai. Un ir visas šīs lietas, kas notiek, kas viņu patiešām noved pie šī trakā, bet neizbēgamā secinājuma viņa slimajā un sagrozītajā prātā. Tas ir vienīgais veids, kā man to apturēt. Man jābūt upurim. Mans tēvs drīz mirs. Līdzjūtība sākumā būs manā pusē. Un tas man dos iespēju atelpot vai arī visu pilnībā izbeigs. Aleks Mērdoks apgalvo, ka viņš to nav izdarījis. Viņš apgalvo, ka ir faktiski nevainīgs šajā noziegumā. Nevis tāpēc, ka prokuratūra nav pierādījusi apsūdzību, ko viņš kā advokāts varētu teikt, bet gan tāpēc, ka viņš ir faktiski nevainīgs. Vai ir kāda iespēja, kurā jūs varētu iedomāties, ka viņš nav izdarījis šos noziegumus? Nē, un ziniet, es redzu, ka cilvēki spekulē, ka viņš zina, kas to izdarīja, vai viņš bija tur. Un kaut kā tas it kā mazina viņa vainu šajā. Bet pirmkārt, es neticu, ka tas tā ir, jo Eliks bija tik prasmīgs manipulators, ka viņš nekad nebūtu ļāvis kādam citam iegūt tādu varu pār sevi. Kāds viņam palīdzēja atbrīvoties no ieročiem un visu satīrīt? Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka tas viss ir viņš pats, jo viņš neļautu kādam citam iesaistīties šajā sazvērestībā, ko viņš bija izveidojis ar savu trako prātu. Tu esi iepriekš teikusi, ka tā ir tava pārliecība. Tu tam tici. Pārliecība, ka viņš to bija plānojis jau kādu laiku, ka tas nebija spontāni. Es domāju, nu jau ir pagājis zināms laiks. Vai tu joprojām tici tam un pastāsti man par savu pārliecību? Kad tu uzskati, ka viņš sāka šo visu? Jo tagad viņš ir apsūdzēts slepkavībā. Viņš vairs nav notiesāts slepkava. Tātad visveiksmīgākie meļi savos melos iepina kādu patiesības elementu, vai ne? Tāpēc tas nebija kaut kas, ko es vienkārši tikko izdomāju. Tas bija tas, ko viņš patiesībā teica savai sievas māsai. Ka tas, kurš to bija plānojis jau ilgu laiku. Un tāpēc es piekritu tam, ko viņš teica. Un tikai tad, kad mēs sākām visu atklāt, aina sāka kļūt skaidrāk. Ir brīdis civilietā, kurā es saprotu, ka vispār pieņemtā gudrība būtu tāda, ka Eliks nevēlētos, lai Megija tiktu iesūdzēta civilietā, vai ne? Tā ir Megijas kredītkarte, ko Pols izmanto ne tikai laivas avārijas naktī, bet arī iepriekš atkārtoti, lai iegādātos alkoholu. Megija ir puse laivas īpašniece. Tas nozīmē, ka pastāv atbildība, kas attiecas uz Megiju. Un tāpēc es nosūtīju lūgumus atzīt faktus, jo Eliks nebija tik aktīvs sociālajos tīklos. Un šī ir lieta civilietās, kur mēs sakam, atzīstiet šo faktu, un tad mums nav jāaicina liecinieks, lai to pierādītu. Un ja Eliks atzīst, ka Megijas zināja šīs lietas, kas bija dokumentēts viņas ierakstā sociālajos tīklos, un ka viņam šīs zināšanas tiek piedēvētas. Attiecībā uz to, ka viņš neuzmanīgi uzticēja šo laivu Polam, tad man nav nepieciešams iesūdzēt Megiju. Bet viņš to noliedz. Un viņš to noliedz 2020. gada novembrī, decembrī, tātad vairākus mēnešus pirms slepkavībām. Un tajā brīdī tas man nelikās loģiski, jo jūs nevarat pieņemt, ka es nesūdzēšu tiesā visus, jo es esmu iesūdzējis visus. Neiesūdzējis tajā laikā nebija iesūdzējis Polu, es tajā laikā nebija iesūdzējis Megiju, bet tur, ziniet, ir strateģiski iemesli, kāpēc man bija bāžas, ka Aleks varētu mēģināt ietekmēt zvērinātos. Un tādā veidā es liku viņam būt godīgam, jo es vienmēr varēju vēlāk viņus iesūdzēt tiesā, un es viņam to skaidri pateicu. Kā tev izskatās otrā tiesas prāva? Es domāju, ka tā būs saīsināta pirmās tiesas prāvas versija. Manuprāt, dažas lietas, kur viss varbūt nesalikās kopā, visticamāk atkritīs. Es domāju, ka tu redzēsi, ka meli ir tas, no kā Eliks nevar izvairīties. 3 cilvēki dodas pie suņa voljēriem, un atpakaļ atgriežas viens melis. Un kā tu pārliecini 12 cilvēkus, ka esmu melojis par visu? Un tu runā par video, es runāju par kill video. Jā, bet viņa meli joprojām ir turpat, un viņam joprojām par tiem ir jāatbild. Un, manuprāt, viņš joprojām nespēja uz tiem atbildēt. Un es domāju, ka tas arī turpmāk būs viņa Ahilēja papēdis nākamajā tiesas procesā. Aleks Mērdoks joprojām atrodas īpašā aizsardzības režīmā cietumā Dienvidkarolīnā. Viņš izcieš 27 gadu cietumsodu par finanšu noziegumiem, kā arī federālo sodu par tiem pašiem noziegumiem.
Mēs, protams, sekosim līdzi visam notiekošajam un sniegsim jums jaunāko informāciju, tiklīdz tā būs pieejama. Tas arī viss šai Crime Fix epizodei. Es esmu Aneta Līvija. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani! Tiekamies šeit atkal nākamreiz!